Džentlmeņi sāk izspēli. Pagaidām nedaudz izstāst, ka mēģins tādā veidā, ka lēnāk šis izspēles ļoti augsts metiens pāri uz laukumam. Bet uztver bumbiņu džentlmeņi, bet to diemžēl ļoti ātri zaudē. Un es esmu Rīgā kaut kontrolēju situāciju laukumā. Un bīstami, mēs metiens. Un, diemžēl, bumbiņā ir vārtojas 2-2. Lukā. Kā Šķēle teica, šis tev nav smokingā darāmais darbiņš. Šī ir kārtīgi vīra spēle. Tagad galvenais ir saprast, kāda būs tagad, ko te darīs džentlmeņi, vai turpinās tikpat agresīvi uzbrukt, vai atpūtinās spēlētājs tādā veidā, ka nesteidzoties pārāk nevar. Izstāst, ka tomēr ļoti aktīvi joprojām uzbruk, neizdodas uztvert bumbiņu Helmutam. Lokums tūlīt ļoti aktīvi iesākuši ir. Ingus Punkurs, Helmuts visams meties, bet diemžēl garām, vai tā arī bija piespēle, nevarēja īsti saprast. Iespēc, ka tā arī varbūt arī bija piespēle. Ingus Punkurs, Helmuts Matušāckis, Helmuts mēģinās pārtraukt uzbrukumu. Griezis. Helmuts. Griezis. Un jāsaka, ka viss no jauna. Liekam piespēlēt. Un bīstam situācija un vārti! Nav vārti. Nav vārti, tomēr vārti nav. Nevar saprast, kas tur īsti ir noticis tagad. Par ko tad bija? Pazūd vecais no ekrāna. Tieši tā, nav ko līdz kadrā. Neredz, ka Džektis šeit cīnās par cerību kaus, bet gandarību kaus. Principā cīņa. Nav ko līdz kadrā. Milzīgs karusels savērts pie džentlmeņu vārtiem. Un labi iespēja, bet neizdodas Matušāckiem turpināt uzbrukumu un apstrādāt bumbiņu. Un gan daudz netrūk, lai Helmuts arī šo bumbiņu pārkārt. Ingus Punkurs ar Helmuts. Un Griezis mēģināja pats no otrā laukuma malas raidīt bumbiņu vārtos, bet tas neiznāk. Tālāk jau SSE Rīga turpinās uzbrukt pie džentlmeņu Rīgas vārtiem. Jā, runājot par tiešraidi, jāsaka tā, ka nav diezko daudz izdevies redzēt džentlmeņu spēli šī sezonā, dēļ tā, ka LNT straumē varbūt nespēja nodrošināt pietiekami stipru signālu. Labi, ka šodien viss ir kārtībā, un mēs varam baudīt šo lielisko spēli. Vārti! Diemžēl 3-2. Tas jau ir kaut kāds jauns spēles pavērsiens, un džentlmeņiem jāsāk nopietnāk. Nopietnāk jāsāk domāt, ko darīt. Jo 2 bezatbildes vārti, kā mēs zinām, nekad nav laba zīme.